strādājot Pfizer, es spēju realizēt savas vērtības un to, kā es redzu, kādi produkti un zīmoli mums būtu jāpiedāvā mūsu galvenajam spēkam, kas esat visi jūs. Mans ceļš uz Pfizer uzņēmumu sākās pirms gada manā vārdardienā, un tā veiksmīgi gāja, un es dabūju šo amatu kvalitātes nodrošināšanas vadītāju. Es ar prieku nāku un katru rītu atrodu durvis, jūtu, kā smaržo darbs pēc maizītes. Tas tik forši. Pirmās 3 dienas es domāju, ka ir notikusi ļoti liela kļūda, un kad es esmu nonācis galīgi ne tur, kur man vajadzēja, bet lietas sāk sakārtoties, un tā es jau esmu šeit vairāk kā 23 gadus dažādās pozīcijās. Aicinājums man jau bija sen, es ļoti ilgi apsvēru domu, nākt šeit strādāt, neskapēc baidījos. Bet, kad es atnācu, sapratu, kāpēc nenācu ātrāk. Pfizers kā uzņēmums man jau bija uzrunājis sen, kā darba vieta tieši, jo kurš gan nevēlās strādāt pēc iespējas tuvāk mājām. Nu, jau ir pagājuši 4 gadi, un es esmu marketinga vadītāju. Es pati esmu no Lietuvas, man bija iespēja pieteikties Erasmus praksē, un es atbraucu šeit. Man ļoti patika uzņēmums, es iepazinājos ar savu vīru, aizbraucu atpakaļ uz Lietuvu, un sanāca tā, ka man atkal bija iespēja uz Erasmus. Un tad man trāpījās būt iespēja strādāt konditorijā, un no konditoras pārgāju uz kvalitātes nodaļu. Un es sāku strādāt ar tādu sarunu, ka es iemācīšos latviešu valodu. Jā, un es iemācījos, kā redzat. Jā, dažkārt arī kļūdamies, bet kā mēs zinām, tas ir tas, kā mēs varam augt un mācīties. Manā atmiņā visvairāk ir iespiedies atgadījums ar mūsu nelielo miltu negadījumu, kad mūsu miltu padevas sistēmā izveidojās plīsums, un kopsumā tad mēs izšāvām kādus 3-4 tonnas miltu uz grīdas. Un tad mūsu vasaras vidū bija Ziemassvētki, un mēs ar sniega lāpstām varējām tīrīt miltus ārā no miltu noliktavas. Mēs sapratām, ka mēs neesam izmantojuši kefīra labās īpašības maizes cepšanā, un diezgan apzināti izvēlējāmies kefīru kā izēvielu, lai radītu gardu, mīkstu, garšīgu maizīti, kuru cilvēki gribētu ēst vēl un vēl. Šobrīd rēķinot šai receptūrai, mēs varētu svinēt 10 gadu jubileju. Tā man prieks, ka mūsu patērētājs mums noticēja un atbalsta šo produktu arī šodien. Lielākais izaicinājums noteikti bija ielikt šajā Pfizer ģimenē, jo es kā jaunais speciālists pirms vairāk kā 7 gadiem, neplānojot mainīt darbu, saņēmu uzaicinājumu uz interviju, un par spītām, ka mana dzīvesvieta atrodas vairāk kā 70 km attālumā, es ar prieku katru dienu dodos uz darbu un veiksmīgi iekļāvos Pfizer komandā, un mans pienesums šo gadu laikā ir bijis vērtīgs gan uzņēmumu, gan man pašai, kā jaunam profesionālim, augot un attīstoties. Un par to liels paldies visai Pfizer ģimenei, ka man kā jaunam profesionālim tiek dot iespēja augt un attīstīties. Šobrīd tas vislielākais, ko mēs esam izdarījuši, ir bijuši abu ražotņu apvienošana, respektīvi Kalniņas ražotnes pārcelšana uz Ogri. Tas gandarījums ir liels par to, kas ir izdarīts, bet tie izaicinājumi priekšā arī vēl ir gana daudz. Man jau pirms es vēl šeit nestrādāju, tikko kā iznāca saldskābā ierauga maize. Un tā man bija kā pagaršoja uzreiz mana mīļākā maize. Dotajā brīdī īstenībā mans favorīts ir ierauga sēklu maize, jo man patīk atklāt jaunas garšas un tiekties pēc kaut kā jauna. Man ir tā, ka man patīk visi mūsu saldumu produkti, kas mums ir sortimentā, bet ar geišas produktiem ir tā, ka, ja tu viņus sācējis, tad apstāties ir grūti. Manuprāt, šobrīd ļoti labs variants ir sēklu bagātīgā tostermaize, ko var pievienot dažādu veidu biezupām, kas, man liekas, rudenī ir ļoti aktuāla tēma. No Pfizer produktiem, kas, teiksim, nav šeit Ogrē ražot, viennozīmīgi tā ir Karla Pfizer piena šokolāde ar lāstu riekstiem. Es pieļauju, ka tā ir izcilākā šokolāde pasaulē. Mans vēlējums būtu, lai katrs nākamais gads ir vēl spožāks un lai mums pievienojās vēl foršāki un jaukāki kolēģi.
turpināt tiekties pēc izaicinājumiem. Atcerēsimies, ka aiz katra produkta stāv cilvēks. Un uzņēmumā, kurš rūpējas par saviem darbiniekiem un kur vērtības saskan gan manas, gan uzņēmuma vērtības, top arī brīnišķīgi produkti. Šis zīmols noteikti ir cilvēki, tāpēc es novēlētu, lai tas pulks, kas mēs esam, būtu tādi, kas patiesi šeit vēlētos būt, un tad šis zīmols būs patiešām garšīgs. Turpināt turēties pie savām vērtībām un turpināt arī to fokusu uz cilvēku vērtībām, uz cilvēkiem, jo šeit tiešām ir forši būt darbiniekam, būt kolēģim, jo par mums rūpējās, gādā, un mēs esam viena liela kopiena. Lai vienmēr ir jauna produkcija, ko var piedāvāt mūsu Latvijas tirdzniecību un arī tuvajām valstīm. 134 gadi, tas ir liels laika nogrieznis, vairākas paudzes. Gadsimti ir mainījušies 2 reizes, un manā uztverē šis ir stāsts par kvalitāti.